Dāmas, liels prieks jūs redzēt šajā vasarīgajā dienā Skandagras studijā, lai mēs varētu parunāt par, manuprāt, būtisku jautājumu Latvijas lauksaimniecībā, kas mums ir ļoti, ļoti aktuāls, kā mēs varam palielināt mūsu Latvijas ražību, graudaudzēšanas apjomu, tonnas, ko mēs spējam iegūt no 1 hektāra. Liels paldies, Anda, ka tu pievienojies mums šodien sarunai. Varbūt pirms mēs sākam, vai tu varētu pāris vārdos pastāstīt par sevi, par savu ceļu lauksaimniecībā? Esmu Anda Rūtenberga-Āva. Ceļš lauksaimniecībā ir sācies nedaudz vairāk kā 30 gadus atpakaļ. Tad, kad 98. gadā beidzu bakalaurus, tajā laikā Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Mans kultūra augs ir kartupeļi, ar kuriem kopā mēs esam izēduši laikam veselu pudu sāls. Bet šobrīd es strādāju kā agronoms konsultants un praktizējošs agronoms arī. Un vienlaicīgi esmu arī jau laikam kādus 4-5 gadus Latvijas sēklaudzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājiem. Jūs ar Zandu esat kolēģis, jo Zanda arī aktīvi darbojās Latvijas sēklaudzētāju asociācijā. Jā, 13 gadus arī darbojos Latvijas Biotehnoloģiju universitātē augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas laboratorijā. Biju tas cilvēks, kas strādāja ar jaunajām šķirnēm, palīdzēja selekcionāriem viņus tātad legalizēt un ierakstīt Latvijas un arī Eiropas katalogā. Tā kā šī pieredze arī ar jaunajām šķirnēm ir tāda diezgan intensīva. Būtībā tu redz abas puses, gan selekcijas darbu tapšanā, šķirnes izstrādē, šķirnes laišanā tirgu un arī šo otru daļu, par ko mēs droši vien šodien vairāk parunāsim, par šķirņu certifikāciju un viņu jau aprūpi tirgu. Redzu, jā, laikam visu šo spēles laukumu, jo pat arī esmu oficiālais kartupeļu sēklaudzēšanas kompānijas Solāna pārstāvis Baltijas valstīs. Tā kā strādāju arī ar certificētu sēklas materiālu, strādāju ar lauksaimniekiem un ļoti labi zinu, ko nozīmē certificēts sēklas materiāls un ko nozīmē kāds centais ataudzējums un kādai vajadzētu būt šai sistēmai. Jo man ir tā iespēja strādāt gan ar Igaunijas un ar Lietuvas kolēģiem, arī Polijas pieredze, Vācijas pieredze un tā pieredze ir iegūta pa šiem gadiem diezgan plaša un spēcīga. Jā, tā pieredze ir laba lieta, jo tu vienmēr vari salīdzināt. Viņi tev dod iespēju salīdzināt, paskatīties, kā ir bijis, kā ir tagad vai kā ir citur, un viņi darboties. Visvairāk laikam man pārsteidz tas fakts, ka mūsu lauksaimnieki tātad balstās uz to, ka mums nav vienoti šie maksājumi, un mēs tāpēc nepildīsim kādus no prasībām, tikai tāpēc vien, ka mēs esam tur kaut kur pēdējā vietā nolikti ar šīm atbalsta maksājumiem Eiropas, bet ir jāpaskatās viena cita lieta, kad šie Eiropas maksājumi jau ir tieši proporcionāli izlaidei. Un mēs, diemžēl, nevaram konkurēt ar šo izlaidi Latvija, piemēram, ar Vāciju vai arī ar Poliju kaut vai arī ar citām Eiropas valstīm. Ja? Un te arī mēs esam pie tā, ka mums primāri ir jāceļ šī mūsu ražošana un jādomā drusciņi savādāk, jāizkāp no tās kastes un ierastā ritma. Tu zini, mums ir tieši bija tikšanās, mums tiekamies mēs ar saviem Skandināvijas kolēģiem, un Zanda bieži brauc tiekās pieredzes apmaiņā. Tad, ko mēs darām? Mēs rādām Latvijas sejplatības, kādas ir, un kāda ir gūtā raža. Kopraža. Un par ko ir liels bieži vien jautājums, bet viņai vajadzētu būt lielākai. Ja. Un skaidrs, mēs šeit runājam par laikapstākļu ietekmi, protams, par to stāsts nav, bet vairāk ejot iekšā, iedziļinoties un dienā strādājot, mēs nonākam no viena skata punkta vai no otra skata punkta pie certificētas sēklas. Un certificētas sēklas īpatsvara ražošanā. Ja, droši vien par to mēs parunāsim šodienas sarunā vairāk. Nav jau nekāds noslēpums, kad, ja skatāmies šos izmaksu posteņus, un kas ir šobrīd ļoti svarīgi, ja, kad certificēta sēkla īpaši graudkopībā, viņa ir salīdzinoši proporcionāli maza pret izmaksām, kas mums tomēr ir mēslošanas līdzekļiem un auga aizsardzībai.
Un tad, ja mēs salīdzinām šo proporciju un mēs iesējam kaut ko, kas pagadās, un mēģinām šo ražu audzēt, izmantojot šos ārējos resursus, ja, mēs faktiski paši sevi gremdējam, jo šo ražu mēs jau nekad nesasniegsim. Tikai šī vienkāršā iemesla dēļ, kad šobrīd selekcija ir gājusi tik ļoti uz priekšu, ja, kad ir arī šķirnes, kuras ir izturīgas gan pret slimībām, gan pret arī ārējās vides faktoriem, un mēs varam samazināt šo resursu patēriņu, izvēloties pareizu šķirni. Tieši tā. Samazināt riskus. Samazināt riskus arī, tā skaitā, ja runā arī par apdrošināšanu, tad arī šeit šos riskus var daudzkārt samazināt, izmantojot tieši atbilstošas šķirnes. Un tieši tu minēji, ka sēklas izmaksa visā mainīgā izmaksas sastāvdaļā, ko mēs skaitām tehnoloģijā, viņi ir būtībā, viņi ir mazāka nekā minerāla māsa, nekā auga aizsardzības līdzekļi. Zanda, no tavas pieredzes, cik veido certificēta sēkla izmaksas, teiksim, gada tehnoloģijā mēs liekam? Procentos, tā kā domā, eiro. Sēklas izmaksas tā kā pēc tādiem oficiāliem apkopojuma datiem, pēc LLKC datiem, tad parasti sēklas izmaksas rēķina ap 80 eiro uz hektāru. Kodinātas sēklas izmaksas. Sagatavots kodināts jau. Jā, saimniecībā. Anda, runājot vēl, varbūt pirms mēs dodamies sarunā tālāk, tu minēji, tu vadi Latvijas sēklaudzētāju asociāciju. Ja? Kāds ir asociācijas galvenais uzdevums? Kāds ir šīs organizācijas galvenais mērķis? Kā tu vari raksturot? Tas pamatmērķis bija apvienot sēklaudzētājus primāri un, protams, arī selekcionārus. Un, faktiski organizācijā ir divas šīs grupas. Ir tieši sēklaudzētāji un ir selekcionāri. Jāsaka gan, ka organizācija pēc būtības ir salīdzinoši neliela. Mūsu kopējais biedru skaits dotajā brīdī ir drusciņi virs 50. Un, ja mēs skatīties, ja mēs varbūt tās platības rēķināt, jo zemnieki Saima un citas organizācijas parasti lielās, ka viņiem tur ir 800 biedri un tur ir lielas tās platības. Protams, būtu pavisam normāli, kad katrs sēklaudzētājs būtu arī asociācijas biedrs, jo mēs tomēr cenšamies, un arī organizācijas pamatmērķis ir aizstāvēt sēklaudzētāju intereses tieši dažādu likumdošanas aktu un citu lietu izveidē. Bet, tā mazā grupiņa kopā darbojās patiesībā priekš visiem, un tos augļus spēja baudīt visi sēklaudzētāji un arī selekcionāru pārstāvji. Un tātad selekcionāru pārstāvji arī ir deliģējuši Latvijas sēklaudzētāju asociācijai ievākt šo informāciju par lauksaimnieku pašu pavairotā materiāla izmantošanu un tātad ievākt arī šīs saucamās pašpavairotā materiāla autora atlīdzības. Bet šeit arī jāsaka godīgi, ka nav Latvijā izveidojusies tāda korekta līdz galam šī sistēma, jo tātad ir vēl citas organizācijas, kuras cenšas šīs autora atlīdzības iekasēt tie, kas nav mūsu biedri, un līdz ar to daudzreiz lauksaimniekam nav saprašana, kurš tad par kaut ko atbild, un kāpēc asociācija iekasē, piemēram, tur par vienām šķirnēm un par otrām šķirnēm. Tad līdz galam lauksaimnieks to būtību nesaprot. Citās Eiropas valstīs tas ir tā ļoti veiksmīgi sakārtojies, un tur vispār lauksaimniekam nav nekādu jautājumu. Ja tu zini, es tev pilnībā piekrītu, jo cik man ir iespēja līdzdarboties nozares attīstībā kā Skandagras uzņēmuma vadītājiem. Un šeit mums droši vien arī jāatrunā tāds disklaimers, ka šodien mēs runāsim par certificētu sēklu, mēs nerunāsim par vienas vai otras sēklas priekšrocībām, ko mēs pārstāvam, lai mēs būtu maksimāli korekti. Ja mēs runājam tīri par nozari un kā mēs varam palīdzēt kāpināt nozares produktivitāti. Un man darbojoties, arī līdzdarbojoties nozare, bieži vien ir tāda neziņa, kurš tad īsti par ko atbild. Tas, ko es no tevis arī šobrīd dzirdu, kad faktiski, man liekas, ja es esmu sēklaudzētājs, man būtu pienākums būt sēklaudzētāju asociācijā kā biedram, jo viņi jau pārstāv manas tiesības, viņi jau rūpējās par mani. Jā, tas tā būtu normāli.
Bet, ja mēs pieņemam, kādu mēs gribētu redzēt. Jā, tā mēs gribētu redzēt, un tas būtu tas stiprinātu tikai organizāciju un arī to kopējo viedokli, jo ir ļoti svarīgi, ka nāk jauni cilvēki un nāk varbūt tās ar tādām idejām, kas ir ļoti, ļoti labas, un mēs varam panākt daudz labāku šo rezultātu, jo mēs varam pastīties uz saviem kaimiņiem, kur tur ir ļoti kāpis kaut vai ar izmaiņām šī pēdējā plānošanas perioda maksājumos, kad tur ir iestrādātas iekšā normas par to, cik daudz būtu jāizmanto certificēts sēklas materiāls, kas viennozīmīgi kāpina tikai to kopējo ražību. Un, protams, ir arī lauksaimniekam iedots nedaudz burkāns, ka viņš saņem šo te papildus nedaudz piemaksu par to, ka viņš izmanto šo certificēto sēklu. Eiropas valstis dažādi ir strādājuši pie šīm lietām, bet nezinu, kāpēc Latvijā tas jau ir ilgstoši, kad tikko kā mēs sākam runāt par šķirnēm, par certificētu sēklas materiālu, par autoru atlīdzībām un daudzām citām lietām, tā mēs atduramies pret politiku. Un dīvaini, kad mums šis jautājums pavisam vienkārši, pavisam normāls un labas lauksaimniecības prakses ietvaros tikai un vienīgi ražību ceļošs ir atsaucies uz politiku, un es nezinu, kur tā politika līdz galam ir, jo tā jau ir brīva lauksaimnieka izvēle. Tomēr vai viņš vēlas strādāt ar peļņu, vai viņš to vēlas tomēr stagnēt, jo arī tagad pēdējā gada laikā tur ir LLKC un Zemkopības ministrijas apkopotie dati, kādi tad mēs kopumā izskatāmies, un arī strādājot tagad pie jaunā plānošanas perioda, tā mūsu mērķis ir sasniegt šo te izlaidu uz 2200 eiro laikam no hektāra, tuvoties šai te Somijas izlaidē, bet, mīļie cilvēki, mēs to visu jau varējām sen sakārtot ar pavisam vienkāršām lietām. Un nedaudz pašķirot lapusīt uz atpakaļ, pat izrādās šī plānošanas perioda pirmā ekoshēma, kur ir tātad bijis sākumā paredzēts, ka ir jābūt certificētam sēklas materiālam 10% platības. Bet tas atkal ir kaut kur pazudis. Vai ministrijas gaiteņos, vai kāda organizācija ļoti veiksmīgi to nolobējusi. Un šobrīd šie ekoshēmi ir pie tā fakta, ka viņiem nepietiek naudas aploksnē. Jo tā tad pieteikušies ir daudz vairāk uz ekoshēmu, bet nav izpildīts pamatlieta, nav ievērota laba lauksaimniecības prakse, kas ir certificēta sēklas materiāla izmantošana. Un tas ir absurdi. Es uzskatu, ka tas ir absurdi, jo domāju, ka šī politika, šī nespēja veidot šo politiku ilgtspējīgi ar tālāku plānošanu, ja mēs kaut kā ļoti šauri skatāmies šodien un labākā gadījumā tagad, bet mēs neskatāmies nākotnē. Ko dara savukārt visas citas Eiropas valstis, tomēr vairāk vai mazāk skatās uz to nākotni. Un mēs jau varam samazināt tur CO2 izmešus un visādus citus brīnumus darīt, bet primāri jau mums ir jākāpina tomēr šavi ienākumi. Mēs varam samazināt apstrādāto platību, mēs varam kaut kā šo te koriģēt, ja iespējams, bet mēs varam iegūt daudz lielāku ražu no šīs platības vienības. Un arī ar šo te ražu, kas mums ir šobrīd, mēs jau esam arī pie šiem te maksājumiem. Līdz ar to mēs jau vairāk nemaz nevaram saņemt, jo mums jau nav izlaides. Un tā mēs te muļājamies jau visus šos te gadus, kopš mēs esam Eiropas Savienībā, tikai ar vienu zināmā mērā nespēju sakārtot korekti šo te visu pasākumu. Jo, redzi, es tev pilnīgi piekrītu, un redzi, mēs jau arī mēģinam iedziļināties, jo ikdienā strādājot un apkalpojot Latvijas lauksaimniekus, mēs jau sastopamies ar to pašu, un mūsu jau galvenais jautājums ir par ko? Galvenais jautājums ir, lai saimnieks spēj no 1 hektāra gūt pēc iespējas lielāku labumu. Jo, ja mēs gūstam no 1 hektāra pēc iespējas lielāku labumu, tad attiecīgi saimniekam iet labi, iet nozarē labi un kopumā valstī iet labi. Un es palūkšu arī Zanda tev varbūt padalīties, kā mēs skatāmies vispār uz to, ko tad mēs Latvijā sējam, kā mēs viņu sadalām lielās grupās.
Jā, tāds interesants ir tas vienmēr tas jautājums, ko mēs sējam, jo mēs esam sadalījuši tādās trijās lielās tādos blociņos, ko mēs sējam. Pirmkārt ir sējam graudus. Dažreiz zinām varbūt ko, dažreiz nezinām, bet principā izcelsme ir neskaidra. Tas ir sevišķi, kad kaimiņš aizbrauc pie kaimiņa, entais attaudzējums, sējam graudus. Tad ir sēklas, ko kāds sagatavo, zinām šķirni, bet viņas netiek nosertificētas. Viņas tiek pārdotas kā maisos, kā nesertificētas sēklas. Un tad ir pēdējā daļiņa certificētas sēklas, kam izcelsme ir skaidra, ir izsekojamība, un tā ir konkrēta šķirne, ko tu nopērci. Bet labi, es saprotu to, ka mēs, sagatavojam certificētu sēklu. Es vēl saprotu to, ka mēs sagatavojam kvalitatīvu sēklu, un ir dažādi apsvērumi, mēs par to parunāsim tālāk, kāpēc mēs viņu nesertificējam vai nesamaksājam atbilstošo nodokli. Bet kāpēc vēl aizvien ir tik liels, jūsuprāt, saimnieku īpatsvars, kas sēj, saucam tā, graudus maisā? Kāds jūs nozare esat ļoti ilgu laiku, kāds ir jūsu vērojums, kāpēc tā notiek? Pirmkārt, jau es domāju, ka lielākā daļa saimnieki domā, ka tā ir vislielākā ekonomija, ko viņš iekonomēs tajā brīdī, kad viņš atsēs savu sēklu. Tad otrs ir zināšanas par attaudzējumu, jo sanāk ļoti daudz vēl šobrīd stāstīt šī attaudzējuma nozīmi. Jo mēs katru gadu, un šobrīd, man liekas, jau ir 18 gadi, kad mēs praktiski katru gadu mums ir pavasaras semināri, mēs katru gadu runājam par to, un tas, ko es dzirdu arī no savas komandas, no mūsu komandas, kad mums ir katastrofāli liels Latvijā īpatsvars. Mums nav droši vien precīzi datu par to, cik graudi maisā, sauksim tā, iesēti, bet kā tu, Anda, skaties uz to, kāpēc tā ir? Redz, jau minējām mēs to politiku, un es domāju, ka šeit ir arī zināmā mērā šī pati politika arī saimniecību līmenī, jo es domāju, ka šeit tiek miksēts. Ir tādas saimniecības, kurām, protams, nav ne šī reālā ražošanas apgrozījuma, ne arī šīs pārdošanas, vai arī tās saimniecības, kuras audzē graudus savam patēriņam, jeb lobarībai, ja? Kur, piemēram, arī tad, kad ar viņiem sanāk runāt, viņi saka, mēs tur jau 25 gadus vienu un to pašu izmantojam, un mums tā kā tas pietiek. Bet tad, kad to ar viņu parunā vairāk, ja? Vai tiešām tev ar to tonu, ko tu tur esi nokulis, ar tev pietiek, ja? Jo tomēr kaut vai degviela, ko tu lej traktorā un brauc uz to lauku, kaut vai iesēt un kaut vai nokult. Ja? Tas, tomēr tās arī ir izmaksas. Ja? Un mēs nevaram šobrīd vairs strādāt pēc principa, ka mēs maisu iesējām, mēs maisu novācām un mēs neko nepazaudējām. Ja? Bet, diemžēl, mums vēl ir ļoti daudz tādas saimniecības, kas pēc šāda principa strādā. Iespējams, ka tās ir bioloģiskās saimniecības. Iespējams, ka viņiem, faktiski viņas nav tendētas uz ražošanu, bet īpatsvars tādu saimniecību ļoti daudz. Un tad ir nākošās, kuras, mēģina kaut kā tur miksēt. Es zinu, ka ir pat arī kooperatīvi, kas šādā veidā strādā, kad, nopērk kaut kādā vienā brīdī šo certificēto sēklas materiālu. Viņi ļoti labi zina, kas tā ir par šķirni. Viņi tos ir šķirni sēja 1 gadu, 2 gadu, 3 gadu, 4 gadu. Bet arī šai šķirnei entos gadus izmantojot, arī viņai tas potenciāls tomēr krītas. Ja? Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, ja tu sēji graudus, tad tu pakļauj sevi riskam, un tas arī šobrīd ļoti pierādās, ja, ka mums ļoti spēcīgi ir savairojušās dažādas viendīglapene zāles, ar kurām ir stipri grūti tikt galā. Un tomēr, ja tu esi iegādājies certificētu sēklas materiālu, primāri tu esi nopircis kvalitāti, kur tu zini gan dīgtspēju, gan 1000 graudu masu, un šajās certificētā sēklas materiālā nav arī šo te visādu piemaisījumu klāt. Līdz ar to
tev samazinās atkal šīs izmaksas, kuras tev ir jāizlieto pēc tam. Ja tu esi kaut ko ietaupījis, ja, tu viņu iztērē atkal pēc tam uz herbicīdiem. Ja. Bet, diemžēl saimniekiem vēl joprojām liekas, ja, kad iztērējot šos 80 eiro apmēram uz certificētu sēklas materiālu, tas viņam būs ļoti liels ieguldījums, ja, bet viņš pēc tam nerēķina, ka, piemēram, varbūt tie 120 eiro, ko viņš iztērēs paralēli ierobežojot neauglīgo jumtauzu vai kādu citu, kaut vai rudu smilgu, ja, vai vējauzu, kas viņam ir tanī laukā, ka viņam tas ir daudz lielāks ieguldījums, pēc tam dabūnot kādu no šīm nezālēm savā laukā, tas jau nav tikai viengadīga izmaksa, ja, tā ir ilgstoša izmaksa, vismaz 7 gadus, kamēr tu dabūni to lauku tīru. Ja, un, pabraucot arī pa laukiem, var redzēt, ja, kad lauksaimnieki kaut kā ir arī tādi faķīri, kas tur sasēja kaut kādus vispār maisījumus, ja, rezultātā viņam tas lauks ir raibi rūtens, un viņam liekas, ja, ka tā vidējā svērtā temperatūra, ko viņš iegūst, ir priekš viņa ok, tās 3 tonnas viņš ar viņām dzīvo. Bet kāpēc citi var kult 8 un 10 tonnas? Un es faktiski redzu, šī grupa, kas ir graudi maisā, tā ir tā mērķa auditorija, ar kuru mēs varam kāpināt ražību. Jo saimniecība, kas strādā jau ar certificētu sēklu, tur tie procesi ir atstrādāti, teiksim, tuvu perfektam. Ja? Tur mēs redzam, tur jau viņi cīnās par kilogramiem no hektāra. Bet ja mēs atbaram no kombaina graudus un viņus sējam, šobrīd, šajā laikmetā, kad ir tik ļoti katrs eiro jārēķina, jāskaita un ko viņš dos tālāk, nevis tikai ietaupījums, bet jo tie 80 eiro, tas ir daļa no maniem 500 eiro ieguldījumiem tehnoloģijā gada laikā. Un ko es varu dabūt atpakaļ un kurā brīdī safiksēju. Man liekas, ja mēs spētu vēl vairāk nofokusēt šo klientu grupu, šo lauksaimnieku grupu uz to efektivitāti caur kvalitatīvu sēklas materiālu, man liekas, no tā jau viss sākas. Tad arī tas rezultāts būtu mums, jo iedomājies, ja mēs spējam kaut vai šobrīd pie šī brīža graudu cenas kaut vai 1,5 tonu no hektāra vairāk iekult. Ja, un Zandai būs tālāk mums sarunā aprēķins, mēs varēsim atskatīties uz to. Anda, kur tu redzi lielāko izaicinājumu otrajā grupā, kas ir sagatavota sēkla bez certifikāta, kur ir tur lielākais izaicinājums? Es domāju, ka lielākais izaicinājums ir atkal mūsu iespējams nepareizajā likumdošanā un atkal atbalstu maksājumu šajā sistēmā, jo sēklaudzētājiem savukārt ir jāizpilda, lai viņi saņemtu šo saistīto atbalstu par certificētu sēklas sagatavošanas, ir iestrādāts minimālās ražības. Minimālā ražība ziemas kviešiem, piemēram, ir 3,6 tonnas. Un tātad normālos apstākļos, jebkurš sēklaudzētājs, es domāju, ka kuļ 7, 8, pat varbūt 10 tonnas. Parasti, tātad 15 līdz 20% pie tīrīšanas, pie sēklas sagatavošanas ir atbirumi, dalītie graudi un tā tālāk. Ja? Tātad šim iznākumam vajadzētu būt sākot vismaz no 5 tonnām līdz pat 7 tonnām. Bet, ja mums ir dota iespēja atstāt 3,6 tonnas un mēs saņemam šo saistīto atbalstu, tad ir, protams, otra puse, kur tad šī pārējās gandrīz 0,5 tonnas paliek. Ja? Un loģiski, tas, protams, ir saistīts arī sēklaudzētājiem, kas plāno savu biznesu, viennozīmīgi arī ar certificētu sēklas pieprasījumiem. Jo, ja būtu šis pieprasījums, par ko mēs šobrīd arī runājam, ja, tad viņš sagatavotu visdrīzākais visas 7 tonnas, ja, jo viņam būtu pieprasījums. Bet daudzos gadījumos viņš izpilda minimālo prasību. Ja. Ir gadījumi, ka viņi šo pārējo daļu vispār atdot kā graudus nodot, jo nav jau jēgas turēt noliktavā, bet ir, protams, viena daļa, kas vienkārši tirgo bez certifikāta. Un, jā, tas ir tas saucamais pelēkais tirgus, ko mēs sakam, jā, kad mēs zinām, kad kādu šķirni, mēs zinām arī sēklas rādītājus, tātad 1000 graudu masu un dīgtspēju, bet mums nav līdz galam certificēts materiāls. Certificētu materiālu
pērkot, katrs lauksaimnieks nopērk zināmā mērā šo kvalitāti. Un ja viņš pēc tam pēc sējas konstatē, ka viņam ir kaut kādi tur piemaisījumi vai kādas nepilnības, viņam ir tiesības griezties ar pretenziju pret sēklas pārdevēju un prasīt kompensāciju, jo tātad jebkuram certificētai sēklai partijām tiek ņemti pēcpārbaužu paraugi, un šie pēcpārbaužu paraugi tiek sēti. Un faktiski mēs varam salīdzināt, kāds ir tas references paraugs ar to, kas ir katram saimniekam uz lauka. Ja? Un šī gadījumā tātad tas, kurš pērk certificētu sēklas materiālu, viņš ir kaut kādā mērā pasargāts no šīm te problēmām, kas viņu varētu sagaidīt, ja viņš ir nopircis kaķi maisā. Un, jā, bet daudzi tomēr vienalga izvēlās pirkt šo kaķi maisā. Kā es redzu, tur ir vēl viens aspekts, tas attiecībā par sēklas materiālu, kas tiek sagatavots un viņš var tikt izmantots saimniecībai pašpatēriņam, teiksim, saimniecības sējai. Un par šo apjomu arī, teiksim, ja mēs paņemam Vāciju kā piemēru. Ja mēs Vācijā runājam, Vācijā ir certificētās sēklas tirgus, kas runāja par graudaugiem. Ja, viņš ir ap 50%. Tad es kolēģiem arī prasu, kas jums ir pārējiem 50%. Viņš ir pārējie 50%. Tas ir tas, ko saimnieki jau samaksā nodokli, samaksā to maksājumu, farm safe seeds, sēkla pašpatēriņam. Ja mēs varam par šo tēmu parunāt, cik Latvijā liels tas apjoms ir, ko saimnieki samaksā, kad viņi saražo sēklu pašpatēriņam. Dāmas smaida. Šis ir tas sāpīgais jautājums, kad jāsaka tā, ka šeit lauksaimnieks ir faktiski ļoti negodīgs. Un mēs varētu pat paskatoties uz citu kaimiņu pieredzi, teikt, ka Latvijā mēs ražojam nelegālu produkciju. Jo tātad likums nosaka, ka lauksaimniekam ir jāatskaitās. Likums arī nosaka to, ka lauksaimniekam ir brīvprātīgi jāsamaksā, bet, diemžēl, lauksaimnieks izvēlās šo te nelegālo ceļu. Viņš nevēlās nedz atskaitīties, nedz arī maksāt. Ja? Un, lai cik tas skumīgi nebūtu, vidēji atskaitās 6 līdz 7% no kopējiem lauksaimniekiem, un šie 6 un 7% vēl laikam kaut kādi 5 sanāktu, kas vispārībā reāli arī samaksā, jo viens jau ir atskaitīties, otrs vēl ir samaksāt to izstādīto rēķinu. Skumīgākais ir tas, kad ir ļoti godprātīgi lauksaimnieki, kuri tiešām, kā jau tu minēji, ir gan sēklaudzētāji, gan arī sēž šo materiālu, kas viņiem paliek pāri, viņi atskaitās un viņi katru gadu maksā. Ja? Un tad iznāk tā, ka no visiem kopējiem Latvijas lauksaimniekiem, ja mēs savācam autora atlīdzības atpakaļ 5% gadījumu, ja? Tad 95% lauksaimnieku dzīvo uz to 5% godīgo. Ja? Bet šis nevar būt ilgtspējīgs pasākums, jo loģiski ir jāsaprot arī tas, kāpēc ir šis maksājums vispār. Tātad šī autora atlīdzība ir intelektuālais īpašums par to darbu, ko ir ieguldījis selekcionārs. Selekcionārs, lai izveidotu šo vienu šķirni, ko izmanto lauksaimnieks, ir ieguldījis no 1 līdz 2 miljoniem eiro. Tā šobrīd vidēji tiek rēķināts, kad jaunas šķirnes izveide ir no 1 līdz 2 miljoniem, un vidēji tas prasa atkarībā, protams, no sugas, sākot no 10 līdz pat 15 gadiem vidēji. Un tas nozīmē, ka mēs ikdienā faktiski mūzikas klausīšanās jautājuma ziņā, ja mēs maksājam šo autora atlīdzību par citu intelektuālo īpašumu, mēs arī apzināmies, ka mums ir jāmaksā, bet par šo te šķirni mēs visādi gribam noblēdīties, un mēs negribam nekādīgi maksāt, jo mums liekas, ka tie 3 eiro, kas ir par graudaugiem, vai 6 eiro par pupām zirņiem, vai 21 eiro par kartupeļiem, ka tā ir milzīga naudas summa, bet patiesībā pie 6 tonu ražas, tie sanāk nepilni 50 centi par tonu, kas būtu lauksaimniekam jāsmaksā, jo tātad lauksaimnieks ar šo šķirni ir guvis savu peļņu, ja? Un ir tikai normāli, ja, ka viņš šos 50 centus samaksā autora atlīdzībā šķirnes īpašniekam, ja? Jo savādāk var iestāties otra
puse, jā, un šobrīd mēs asociācijas ietvaros arī par to domājam, kā šo likumisko daļu sakārtot. Tātad, kad lauksaimnieks vienkārši nevarēs vairs izmantot šo šķirni tā, kā viņš viņu varēja izmantot. Es domāju, tas ir tev pilnībā piekrīt. Tas ir tāds attieksmes jautājums, ja man jāsamaksā un es iekāpju lauksaimnieku, kur pēc man jāsamaksā 3-5 eiro. Nu, būsim godīgi. Par ko mēs runājam? Nu, būsim godīgi. Un, teiksim, Zandai arī es palūkšu būt nokomentēt, jo tai medaļai ir arī otra puse. Un tā otra puse, tas, ko tu arī minēji, pārstāvot selekcionāru, kādas iezīmes šobrīd parādās, kad mēs tiekamies lauku dienās starptautiskajos pasākumos ar šķirņu īpašniekiem. Ko viņi saka, kāds ir viņu skatījums uz Latvijas tirgu? Jā, šobrīd jau par cik iet rapšu sēklu tirzniecība. Ja agrāk mums bija ļoti daudz līnijas šķirnes tieši rapšu sēklām, tad viss tāds izskaidrojošākais būs tas, ka līnijas šķirnes aizvien iet mazumā, un kāpēc selekcionāri viņas vairs neselekcionē, tāpēc, ka pa viņām viņas tiek atsētas un pa viņām neviens nemaksā. Un tas ir arī tas, kas varētu drīzumā notikt ar kviešu šķirnēm, ar visām pārējām, jo selekcijas iet arī uz hibrīdiem, jo hibrīdus tā kā neatsēja. Bet tas, ko mēs tiekamies ar selekcionāriem un ko mēs runājam, ka kādas šķirnes mēs gribam priekš Latvijas, kas būtu tieši piemērots klimata ziņā pret slimībām, pret kaitēkļiem, tad mēs atduramies vienmēr pret šo jautājumu par to, ka jūs nemaksājat autora atlīdzības. No jums nenāk nekas atpakaļ no jūsu valsts. Jūs nesaprotat šo selekcijas ieguldījumu jaunu šķirņu veidošanā. Cik liela loma, dāmas, ir Latvijas selekcija ļoti, teiksim, cienot un respektējot to milzīgo darbu un tos fanātiķus tiešām, kas strādā idejas vārdā lielā mērā, bet cik mēs reāli redzam Latvijas selekciju ražošanā praktiski? Jā, mēs, protams, esam viena no tām valstīm, kurām mums ir šī nacionālā selekcija. Un, protams, mēs esam arī atsevišķā sugu selekcijā patiesībā izcili. Jā. Mums ir izcils selekcionārs Vija Strasdiņa Agroekonomikas institūtā, kas ir kviešu selekcionāri. Viņas arī Fredis, Edvīns, Brigens šobrīd. Un pēc tam vietējā selekcija jau ir maksimāli pietuvināta mūsu agroklimatiskajiem apstākļiem arī. Ja? Bet kaut kā tas ir iegājies, ka tomēr arī tā vietējā selekcija mums vidēji, ja mēs skatāmies no kopējās certificētās sēklas materiāla izmantošanas, jo mums citu datu šobrīd īsti nav. Tad par šķirnēm skatoties, tad vidēji ir kaut kādi graudaugiem ap 10% no tā kopējā daudzuma, cik ir certificētā sēkla. Ja? Latvijas selekcija ir kaut kāda 10, varbūt 20% aiziet kartupeļiem. Jā. Bet mums ir arī kartupeļu selekcija. Kartupeļiem tas ir tikai 2% ietvaros. Ja? Bet graudaugiem tu redzi 10-15% griezumā. Graudaugiem es gribētu teikt, jā, ka tie varētu būt 10-20%, kas ir šobrīd tā esošā vietējā selekcija, kas tiek izmantota. Protams, selekcionāri strādā, un Latvijā ir arī valsts atbalsts šīm selekcijas programmām, un tas ir tikai apsveicami. Bet arī, kāpēc šie selekcionāri nespēja arī tik daudz varbūt šķirnes piedāvāt šajā tirgū vietējā, tikai un vienīgi atkal šī paša vienkāršā iemesla dēļ, jo lauksaimnieks jau arī nemaksā par tām Latvijā selekcionētajām šķirnēm. Tas ir milzīgs apgrieztais loks. Loģiski valsts maksā selekcionāram šo daļu. Ja? Un mums pat bija tikšanās pie iepriekšējā zemkopības ministra Krauzes kunga, kur tika stāstīts, cik tad ir šis autora atlīdzības un vispārējais. Jo ministrijas gaitiņos figurēja tāds mistisks cipars, ka mēs entos miljonus skaitam projām uz citām Eiropas valstīm.
Un kas tad tagad ir, ja? Kā tas tagad to visu ekonomiku mums ietekmēs. Bet patiesībā jau tur nav tie miljoni nekas. Maksimālā izpildījumā mēs rēķinājām selekcionāru pārstāvi, kad tie varētu būt kaut kāds 1,5 miljonus, ja tiešām visi atskaitītos. Ja? Un tiem 1,5 miljoni kaut kādi 620, 650 tūkstoši būtu nacionālajai selekcijai. Un tad interesanti bija, ka Krausas kungs mierīgi teica, tie ir tikai 600 tūkstoši, labi, mēs no nacionālā budžeta samaksāsim caur subsīdijām atkal selekcionāram, ja, un liksim to lauksaimnieku mierā. Tā nav godīga spēle primāri, ja, jo lauksaimniekam ir jāapzinās, ka viņš izmanto šķirni, kas ir cita cilvēka intelektuālais īpašums, savas ražas un iegūšanai. Ja? Un viņam ir vienkārši elementāri nedaudz par to jāsamaksā šim selekcionāram, lai viņš pēc gadiem, pēc 10 gadiem viņš gribēs citu šķirni, tas lauksaimnieks. Bet tad viņam nebūs ko izvēlēties. Un tad viņam vairs būs tikai hibrīdi. Līdzīga situācija jau šobrīd ir Amerikas Savienotās valstīs, ka patiesībā viņi visi ir pārgājuši pa lielam uz hibrīdiem. Un hibrīdā sēkla maksā daudz dārgāk. Ja? Un hibrīds ir jāpērk katru gadu no jauna. Un ja tu pārkāp šo nosacījumu un nepērc katru gadu no jauna, ja tu sēji arī hibrīdu atkārtot, tad tu vari iebraukt vēl lielākās nepatikšanās, jo rezultātā tur nāk visādi īpaši rapsimārā brīnumi, ka parādās gan erukskābes, gan krītās eļļas saturs un krītās raža, un ir tik ļoti daudz problēmas. Ja? Un šobrīd īsti nav saprotams, it kā mums ir izglītota lauksaimnieku sabiedrība. Ja mēs tā skatāmies, bet tai pašā laikā šie paši izglītotie lauksaimnieki visu laiku šauj savā kājā ar tādām vienkāršām lietām. Viņi ir gatavi tērēt savus resursus minerālu mēslos, auga aizsardzības līdzekļos, visur, kur citur. Bet viņi nav gatavi iztērēt daudz mazāku summu tieši, lai sakārtotu šo pamatlietu un ieguldīt šajā te pamatā. Jo pa lielam, tas ir daudzu gadu pētījumi ir veikti un 80% no tavas ražas veiksmes ir kvalitatīvs certificēts sēklas materiāls. Un ja tu tādī neieguldi, tad kāda būs tā tava 80% veiksme? Ja? Līdz ar to tie mūsu rādītāji ir tur, kur viņi ir. Jo es tev pilnībā piekrītu, un ja mēs runājam par citām agronomijas, teiksim tā, produktu grupām, minerālu mēsli, auga aizsardzības līdzekļi, mēs pērkam produkciju, kas nav Latvijā ražota, mēs maksājam par to produkciju, mēs strādājam ar ārzemēs ražotu tehniku, mēs par to maksājam, un sēklās ir tieši tas pats. Mēs strādājam ar kvalitatīvu materiālu, kuru mēs izvēlamies starptautiski, ko izvēlamies mūsu platumgrādiem atbilstoši, un kas ir savā ziņā mazākā produktu grupa izmaksa ziņa, labi, vēl mikroelementi būs mazāk. Mikroelementi kaļķis. Bet ļoti līdzīgi. Ja. Bet, teiksim, par to mums tā kā, jā. Kā jūs raugaties, kādas ir jūsu pārdomas, kad mēs redzam, tādu procentu certificētās sēklās? Ja, jo būtībā šie dati mums ir paņemti no Valsts auga aizsardzības dienesta, kas ir publiski pieejami, jebkurš interesants var ieiet, apskatīties viņus. Bet tad, kad mēs redzam, teiksim, ziemas kviešus, un ziemas kvieši, kas ir mūsu top kultūra augs, ko mēs Latvijā audzējam, gandrīz nepilni 500 000 hektāru, 13%. Mēs varam, protams, runāt par metodiku, kā skaita šādi vai tā, bet jebkurā gadījumā mēs varam nokļūdīties pa 5% punktiem. Bet mēs nenokļūdīsimies metodikā vairāk. Ja? Kāds ir jūsu viedoklis par to 13% certificētas sēklas Latvijā kviešos? Tas jau arī ir tas izskaidrojums, kāpēc mums tā kopējā raža, ja mums nākošā perioda uzstādījums ir, ka mums vajag 4,5
miljardu tonu savākt, nu, tad it kā 1 miljards ir jādabūna klāt. Anda palabuši miljonus. 4,5 miljoni. Mēs klāt gribam dabūt. Jā, miljoni mēs gribam dabūt klāt. Nu, tad patiesībā ir pavisam vienkārši aprēķins. Mums nav jāaudzē platības. Mēs varam pat samazināt šīs platības. Mēs varam optimizēt arī šo te augu maiņu un daudzas citas lietas. Jā. Mums ir vienkārši pavisam jāizvēlās šķirne un certificēta sēklas materiāls, kas mums dod šo te ražas pieaugumu. Un tur nav jāizdomā jauns divritenis. Mūsu kaimiņi Lietuvā šobrīd ir panākuši jau vairāk kā 30% certificētā sēklas materiāla īpatsvaru. Dānija, kas ir izcils piemērs, tur ir 90% certificēts sēklas materiāls, un neviens lauksaimnieks vispārībā nedomā, ka viņš varētu sēt kaut kādus vienkārši graudus, ko kaimiņš ir nokūlis. Ja? Viņam ir skaidrs zināms, ka viņš sēž certificētu sēklas materiālu. Ja? Un pie tam lauksaimniekam katru gadu pērkot kaut vai šo certificēto sēklas materiālu, tad viņam arī vairs nav jāmaksā šī autora atlīdzība par to, ka viņš ir atkārtot izmantojis šo šķirni. Te ir arī tas aspekts. Ja, ja daudzi lauksaimnieki saņemot pieprasījumu atskaitīties, ja, ka viņi uzreiz satraucās, par ko man būs jāmaksā un par ko man nebūs jāmaksā. Un, protams, tu vari strādāt arī ar vecajām šķirnēm, pilnīgi bez problēmām, bet tad automātiski ir jāsaprot, ja, ka tomēr šīs selekcija ir ļoti strauji gājusi uz priekšu, ja, un tas rezultāts tomēr būs savādāks. Iespējams, ka bioloģiskie lauksaimnieki var arī atļauties strādāt ar kādu no vecajām šķirnēm, bet arī tomēr, ja mēs skatāmies arī no bioloģiskās lauksaimniecības puses, ja, es tomēr uzskatu, ka šobrīd ir jaunās šķirnes, kuras tiešām ir izturīgas jau pret slimībām un kas arī bioloģiskiem ļoti, ļoti veicina šo te kopējo ražas potenciālu. Tā kā, mums pašiem ir jāizkāpj no tā sava ierastā, varbūt komfortablā dzīvesveida lauksaimniekiem, kāds viņš šobrīd ir, un drusciņi jāpaskatās no citas skatu punktu un jāsāk domāt varbūt tās vairāk uz ražošanu vērsti, jo brīžiem liekas, ka mēs tādi vienas dienas domāšanu piekopjam jau gadiem. Bet tas ir strateģisks jautājums. Tas ir kāda ir mūsu stratēģija ilgtermiņā, jo mēs bieži runājam, mums nav laika apsēsties, uztaisīt stratēģiju, mums nav laika, mēs skrienam, un tā ir. Tāpēc, ka būt lauksaimniekam, tas ir fantastiski smags darbs, ņemot vērā, un šobrīd es to nesaku pieklājības pēc. Es redzu, es nāku arī no lauksaimnieku ģimenes. Un tās jomas, ko tev ir jāspēj nosekt, lai būtu veiksmīga. Viņas ir tik diametrāli pretējas. Tev jābūt izcilam agronomam vai jāspēj sarunāties ar agronomu vienā valodā, un tajā pašā laikā tev ir jābūt labam finansistam, lai to visu salāgot. Plus vēl tehniskie jautājumi, laikapstākļu jautājumi tie. Un tās lietas viņas ir, bet kādu mēs redzam savu saimniecību pēc 5 gadiem, kādu mēs viņu redzam pēc 10 gadiem, kad, kāds ir tas ir tas, ko tu saki, kāds ir tas strateģiskais redzējums tālāk. Ja? Tas ir vienas sezonas redzējums, izdzīvo šo sezonu, norēķināties ar piegādātājiem, norēķināties ar bankām un tad mēģināt likt nākamajā sezonā vai skatīties 2-3 gadu perspektīvā, 5 gadu perspektīvā. Zanda, kādas tev ir pārdomas, jo tu ikdienā tas ir tavs darba lauks un šie cipari, man liekas, to ar viņiem ej gulēt un mosties, godīgi sakot, un es redzot, cik tu aktīvi darbojies produktu grupā un ar visām iniciatīvām, kā pareflektē varbūt, kā tu uz to skaties. Kā jau tu teici, kad mēs katrā seminārā runājam par šīm certificētajām sēklām, par nozīmi rādam, par to, kāda nozīme ir šim attaudzējumam, tad tas ir ilgtspējīgi. Tas nebūs vienā gadā. Tev šī šķirne, ja tu to attaudzējumu izvēlēsies sev C2, 1-2 gadus attaudzēs no tā C2 attaudzējuma, bet vairāki saimnieki man ir, kam es esmu tā kā, nav noslēpums, ka es pirms tam arī biju agronoms konsultants, stāstīju par attaudzējumu nozīmi, un kas riskēja un ņēma un pārbaudīja šo teoriju. Un, viņi man zvanīja, Zandi, ir 0,5 tonu vairāk no hektāra nekā tā, ko es esmu pats sagatavojis sēklu. Tā kā, ir, bet šeit ir tas, kad tev liekas, ka tu iekonomē rudenī sējot, bet tad, kad tu kulsi, tu sapratīsi, cik tu daudz esi zaudējis.
Es iedošu vēl citu perspektīvu, cik svarīgi ir pareizā laikā nopirkt minerālu mēslus un cik minerālu mēslu iepirkums var būt finansiāli skart saimniecības darbību. Ja? Un viņa ietekme uz saimniecības rentabilitāti ir ar kārtu 3-4 reizes lielāka. Ja? Šeit es sagatavoju arī tādu interesantu grafiku, varbūt to var nokomentēt. Ja? Jā, šeit ir galvenie kultūra augi, kas ir tā kā platība ziņā, un šeit ir, cik ir Latvijā certificētas sēklas, un tad attiecīgi tā katra mazā rūtiņa, tā ir kopējā platība, kas ir apsēta Latvijā ar sēklām, bet šī zaļā vai šī atsevišķas krāsas ir tikai tās, kas ir certificētās sēklas. Tas ir vizuāli tiem, lai saprastu, cik daudz tikai tiek apsēts ar certificētām sēklām. Un zini, kas ir trakākais? Tad, kad tu tiecies, teiksim, ārpus Latvijas ar kolēģiem lauksaimniecības nozarē, tur jau cilvēks skatās ļoti lielā mērā uz datiem. Piekrīt, tajās sarunās mēs runājam tīri, kādi ir jūsu dati, jūsu ražas, un godīgi sakot, viņi jau arī to redz. Un man tas nozarē strādājot, man tas strādā tādu, kā var būt tā? Kā var būt tā? Te jau varam mēs paskatīties uz datiem, uz statistiku un visām tām lietām. Ja? Un pie iestājas Eiropas Savienībā Latvija jau patiesībā nebija šo datu. Un šī vidējā ražība jau bija, man liekas, pat 1,7 tonnas no hektāra. Un tas jau bija tas pamatlieta, kāpēc jau mums šī aploksne, par ko lauksaimnieki sūkstās, ja, ka mums viņa ir tik maza. Jau tanī brīdī, ja mēs strādājām, bet lielā mērā, iespējams tieši tā paša apsvēruma dēļ, ka mēs nesniedzām šo informāciju, mēs neatskaitījāmies elementāri. Ja? Mēs paši radījām šo situāciju, ka mums jau sākotnēji aploksne ir tik maza un pieaudzēt viņu pēc tam lielāku ir ļoti sarežģīti, jo mēs jau arī atkal šiem pašiem bezskaislīgajiem skaitļiem patiesībā mēs jau nevaram pierādīt, ka mums tā ražošana, Par to ir stāsts. Tieši par to ir stāsts. Kokraža jau mums šobrīd ir kāpusi pa šiem gadiem, bet mēs atkal nevaram pateikt precīzi, cik tad mums ir procenti šī certificētā sēkla, jo mums nav datu. Jo mēs negribam atskaitīties, mēs negribam sakārtot šo vienkāršo sistēmu, ierakstīt vēl 2 ailītes pie kultūra augu koda, kur mēs ierakstām šķirni un kur mēs ieliekam, vai mēs šo sēklas materiālu esam nopirkuši, vai mēs esam paši pavairojuši. Ja? Kas ir gaužām vienkārši, kas darbojās citās Eiropas valstīs. Ja? Mums ir jāizdomā atkal jauns divritenis, mums ir jāmēģina tātad veidot atkal birokrātiju, un to lauksaimnieks pats saka, kāpēc mēs nevaram to vienā piegainā izdarīt. Ja? Un, mēs atkal atgriežamies pie šīs te pašas politikas. Ja? Gribētu teikt, ka iespējams, ka šis te procentuālais certificētās sēklas daudzums ir nedaudz lielāks, jo mums jau ir arī zemnieki ļoti atjautīgi. Viņi taču aizbrauc uz Poliju, viņi aizbrauc vēl uz citām Eiropas valstīm. Viņiem ir iepatikusies tur šķirne X, kas Francijā dod savas 10 tonnas, un viņš viņu atved mājās. Un, protams, tur viņš arī var nopirkt šo certificēto sēklas materiālu. Interesanti ir arī tas, ka mēs laikam esam vienīgie, kuriem vēl ir C2. Pārējās Eiropas valstīs ir pēdējais pārdodamais certificētais sēklas materiāls C1. Un te arī ir tā atšķirība, ja? Kad daudz lauksaimnieku saka, es aizbraucu uz Poliju un es nopirku C1 pa tiem pašiem eiro, ko šeit pērku pa C2. Ja? Un te arī ir veidojās zināmā mērā šī šķērīte. Ja? Mēs esam tiešām pārstrādājuši arī šo atskaišu sistēmu un visu pārējo, lai saņemtu maksimāli šo informāciju, bet tātad, ja mums atskaitās tikai 6-7% no lauksaimnieka, tad jūs saprotat, ja mēs kaut kā visu laiku kaut kur zīlējam kafijas biezumos, ko tad mēs sējam, kur tad mēs sējam, jo tas bija gadu atpakaļ, kad mums bija diskusija par šo certifikācijas izmaksu celšanu valsts auga aizsardzības dienestam, ka viņi teica, ka viņi 20 gadus nav mainījuši savu cenrādu un viņi vēlējās viņu palielināt ne jau tur pa dažiem procentiem, bet
10-kāršot šo te visu apjomu. Un Zemkopības ministrija mums lūdza asociācijai savilkt datus kopā, cik tad mums vispārībā ir šī certificētā sēkla un cik mums vispār viņa paliek. Jo tas nav nekāds noslēpums, ka mēs esam certificējuši vienu daudzumu, bet mums kaut kādi vidēji 5000 tonu certificēta sēkla paliek vēl noliktavās, jo tam tad nav šī pieprasījuma. Ja? Viens jau tas ir, ko mēs esam izdarījuši. Tieši tā, bet cik mēs daudz ieliekam ražošanā. Un tas nozīmē, ka mums ir iesaldētie līdzekļi, līdz ar to sēklaudzētājiem arī visu laiku ir jādomā kaut kādi varianti, jo viņam taču arī ir jāiet uz lauku un viņam ir jāstrādā. Un tas arī nav nekāds noslēpums, kad labie lauksaimnieki un sēklaudzētāji, kas ir ieguldījuši arī tiešām savās tehnoloģijās, ka viņi šobrīd saka, droši vien, kad viņam būtu daudz izdevīgāk vienkārši kult graudus, skatīties matifu, un nedomāt par to, ka viņam vēl ir jārūpējās tur par lauka tīrību, par augu maiņu, par tīrīšanu, sēklas sagatavošanu un tā tālāk. Jo nav tirgus. Nav tirgus. Un kaimiņiem tirgus ir. Jā. Bet mums tā tirgus nav, jo mēs esam mākslīgi radījuši šo veidu, ka lauksaimnieks var neievērot labas lauksaimniecības prakses patiesībā, tādus nosacījumus. Viņš ir beigās tāds apburtais loks, jo no vienas puses mēs varam saražot, mums ir fantastiskas sēklaudzēšanas saimniecības, kas investējušas miljonus tajā, lai varētu ražot certificētu sēklu. Šobrīd ar viņiem runājot, tieši to, ko tu mini, ir zināms slieksnis, pie kuras darbināt šīs līnijas vispār atmaksājas. Bet, ja ir tik liels nesertificētās sēklas tirgus, tur ir tas apgrieztais loks, bet to, ko es dzirdu, ka mums ir ļoti liels darba lauks, un šeit mēs esam izvilkuši arī no datiem ārā informāciju par ziemas kviešiem, par šķirnēm, kas ir certificētas 2025. gadā ziemas kviešu šķirnes. Un tā informācija, kas publiskajā telpā ir pieejama, mēs katrai šķirnei, Zanda, varbūt tu padalies, pastāsti. Jā, katrai šķirnei, kurš ir pārstāvis, mēs vienkārši zinām, kad katrai šķirnei, tā kā piemēram Skandagrai ir savas šķirnes, ko viņi pārstāv, kurus selekcionārs pārstāv. Bet ļoti liela daļa ir, kad vairāk selekcionāri, kas šīs šķirnes dod vairākiem sēklaudzētājiem, kas tirgo tieši no sēklaudzētājiem. Netirgo caur kompānijām, bet tirgo caur katru sēklaudzētāju. Un, tāds mans uzskats, ka no tā rodās vislielākās tādas neskaidrības vispār par certificētu sēklu, kurš viņu, kas ir sēklas īpašnieks, ne īpašnieks, bet pārstāvis. Tur, man liekas, veidojās arī tāda zināma nevajadzīga savstarpējā konkurencija. Jo nav nekāds noslēpums. Vēl joprojām Latvijā viena no top šķirnēm ir vecais Skāgens. Ja? Un, ja par certificētu sēklu ir jākonkurē starp sēklaudzētājiem, tad tas nav diez cik atraktīvi droši vien arī tam pašam sēklaudzētājiem. Protams, tas ir izdevīgi audzētājiem, kas to pērk. Ja? Un es daudzreiz esmu teikusi, ka tomēr ir skatoties uz tirgu, ir jāizvēlās, vai tiešām veidot šo te nevajadzīgo konkurenci starp šīm šķirnēm, jo mums jau pietiek tāpatās. Mēs esam mazi, lai mēs vēl konkurētu savā starpā, ja mēs labāk tad iedotu. Mums būtu patiesībā jāsadarbojās, lai mēs palīdzētu lauksaimniekam un piedāvātu kvalitatīvu materiālu, iespējams par iespējami zemāko cenu. Ja? Un tikko kā mums būs arī šis tirgus pieprasījums, tad mums arī būs šis piedāvājums. Un jo lielāks būs šis pieprasījums, jo labāks būs piedāvājums un tad arī to cenu var
laist lejā tikai tāpēc vien, ka, ja tev stāv stokā 5000 tonnas, kas paliek uz nākošo gadu, tie ir beigās iesaldēti naudas resursi. Ja, un, ja parēķina kaut vai bankā, ja mēs aizņemamies, cik mums ir jāmaksā procenti, tas ir tāds ļoti vienkāršs aprēķins. Ja. Zin, kā arī šeit raugoties uz šiem datiem, man patiesi prieks, ka mēs esam tur augšgalā, bet tie apjomi, kas tiek certificēti, viņi ir tik niecīgi pret to visu iespējamo tirgu, kas ir faktiski. Un es te arī, es redzu, ka tā ir liela iespēja mums arī pārējiem tirgus dalībniekiem, kas apgādā lauksaimniekus ar izēvielām, kad mēs nāktu vēl vairāk kopā, vēl par to runāt, un celtu šo certificēto sēklu tirgus daļu. Un faktiski tur ir tā vieta diskusijām, ar kādu šķirni strādāt, ko taisa gan mūsu kompetenci centrs, gan ko kolēģi taisa dažādas izmēģinājumus, gan sīni, kas ir ok. Bet tad mēs runājam par jau nozares, kā lai saka, tādu kompetentu konkurēšanu savā starpā, un kura šķirne uzvarēs. Un, ja tā ir Latvijas selekcija, forši, tā ir Latvijas selekcija, ja tā ir ārzemes selekcija, tā ir ārzemes selekcija, bet mēs par to noreiķinamies pilnībā godprātīgi, un mēs ceļam gala beigās. Tā jau visa diskusija ir par ko. Tā diskusija ir, lai mēs varētu tā 1 hektāru nopelnīt vairāk, un lai mēs varētu, Latvijas ekonomika varētu apsteigt Igauniju, varētu noķert Lietuvu, jo tas jau veids, kā mēs varam palikt labāk. Te jau neiet runa par to 3-5 eiro iekasēšanu. Te iet runa par to, ka veidot to nākotnes redzējumu, celt to izpeļu no hektāra. Un savā ziņā varbūt Zanda padalies, jo mēs arī bieži sakam par to, ka certificētu sēklu sēti dārgi. Kad viņi neatmaksājās, viņa sēja, kad mēs varam ietaupīt, tad varbūt mēs varam iziet šo vingrinājumu, un tu padalies, un Anda varbūt pakomentē no savas puses, kā tu to redzi. Kompetenci centrā, lai parādītu gan saimniekiem, gan arī saviem agronomiem, veicām tādu izmēģinājumu ar C2 ataudzējumu un C6 ataudzējumu. Tāds C6 ataudzējums nav, bet vienkārši, lai saprastu, ka tas jau ir kurais ataudzējums. Graudi maisā. Jā, tie ir graudi maisā. Jā. Un attiecīgi no visiem 3 lauciņiem novācot vidējā raža starpība bija 820 kg no hektāra. 820 kg no hektāra. Kas attiecīgi, tad, kad tu parēķini, cik ir pēc tam graudu cena un cik tev izmaksāja vispār sēkla, uz cik tev būtu jāsaražo vairāk, jānokuļ vairāk, lai tev atmaksātos pirkt šo certificēto sēklu. Jā, šis aprēķins ir, es domāju, ka iespējams vēl uz citām šķirnēm viņš varētu būt ar vēl lielāku šo te šķēri, jo tomēr primāri jau, kas tad mums ir certificēts sēklas materiāls, viņš tomēr ir arī tīrs, un viņam vajadzētu būt arī brīvam no slimībām. Ja? Un šeit jau mēs varam paskatīties arī uz to, kad mēs ejot uz lauka, agronomiski mēs varam samazināt tomēr šo te auga aizsardzības līdzekļu lietošanu, ja? Kas mums ir svarīgi, bet kas ir pietiekoši liels izmaksu postenis. Un, ja mēs šo paskatāmies, tad es domāju, ka šī starpība, ko mēs iegūstam, būs vēl lielāka. Ja, jo skatoties un strādājot arī ikdienā ar labu materiālu, tu jau redzi, kad ir būtiska atšķirība. Precīzi, un es to zinu, kā būtībā būtu jāskatās, jo šī ir viena pozīcija, bet būtībā būtu jāskatās arī saimniecības griezumā, cik man izmaksā, un es zinu, ka mūsu sadarbības partneri, kuriem mēs strādājam dienā, ir kas to rēķina, kad cik tad man izmaksā no tā 1 hektāra, pieņemot gan visu tehnoloģiju audzēšanas, gan arī manas fiksētās izmaksas, kas ir zemes īpašuma, amortizācijas, tehnikas, saliekot šo visu kopā, cik tad man izmaksā saražot no šī 1 hektāra, un kādam ir jābūt manai gaidāmai ražai. Protams, mēs viņu nevaram sareiķināt kā rūpnīcā, jo augšā kāds to nosaka. Bet jebkurā gadījumā šie soļi viņi mūs pietuvina tam, nevis attālina no tā. Ja? Un, ja mēs skatāmies vēl tādā saimniecības griezumā,
labi, es vienu pozīciju palielinu, bet kādu citu pozīciju samazinu. Ja? Un, ja man gala rezultāts ir vēl lielāks plus, mēs no tā iegūstam. 1,5 tonna. Iedomājieties, ja mēs kopražu palielinām kaut vai 1 tonna no hektāra Latvijā. Ja? Tas ir 230 eiro dotajā brīdī. Saliekam matemātikā, un tas ir tas veids, kā būtu jāskatās. Un tajā brīdī, ir politika, un politika dzīvo, un paldies visiem, kas cīnās par Latvijas lauksaimniekiem, par to jau stāsts nav. Bet ir jau lietas, kuras mēs kā nozares dalībnieki paši mēs uzņēmumi varam ietekmēt un varam vērst pa labu savā atbildības jomā. Šobrīd man liekas, ka kaut kā Latvijā mums ir iedibinājies tas, ka ir viena daļa, kas loģiski spēj domāt un skatās strateģiski arī uz priekšu, bet ir viena daļa vēl joprojām populisti, kas šo visu cenšas apspēlēt caur politiku un parādīt tādu vienas dienas ietekmi, bet mēs neskatāmies šo ilgtermiņu. Ja? Un, kamēr mēs nespēsim pastīties ilgtermiņā, mēs visu laiku atpaliksim. Mēs atpaliksim no saviem kaimiņiem. Ja? Un, mēs nevarēsim iet uz izaugsmi, ja? Jo nezinu, kāpēc viņi jau ir radījuši šo pievienoto vērtību, ja? Un dāņi kuļ pavisam citas ražas. Ja? Viņi lauksaimniekiem vispār prātā neienāk tāda doma, ja? Ka mēs varētu kaut ko noblēdīt. Ja? Mums vēl joprojām ir, nezinu, kāpēc, laikam kaut kāda vai tā padomju domāšanas saglabājusies. Kaut gan nākit kā jaunā paudze, viņi var būt drusciņi savādāk domā, bet vēl joprojām, ja? Mums visu laiku gribās kaut ko noblēdīt, kaut ko sadarīt. Un, diena nav izdevusies. Diena nav izdevusies. Ja mēs kādam neiet un nepriecātos par to, ka mums ir izdevies labi, ja, bet mēs tieši pretēji daudzos gadījumos mēģinām šo visu pasniegt. Es teiktu, mēs arī par šo, mums ļoti liels prieks, tu aizbrauc pie klienta, pie saimnieka, tu redzi, viņam iet attīstība, un tev par to ir prieks, jo tu vari būt daļa no tā stāsta, tu redzi, ja, un tas ir tas, ka tev, ka mums jāspēj papriecāties, ka vienam, ka otram iet labāk, nevis tā, ka, ja kaimiņam iet slikti, tas nozīmē, ka man tad iet labi, ja, bet otrādi, kad mēs pavēršam to. Anta, kā tu redzi, kas mēs daudz arī esam sarunā pieskārušies politikai, bet no tādiem tīri administratīviem rīkiem, kā tavuprāt, kas varētu sekmēt to, lai certificētās sēklas īpatsvars pieaugtu tīri, ja mēs skatāmies no administratīvās puses? Primāri mēs esam daudz diskutējuši arī ar citām lauksaimnieku organizācijām, kad tomēr vajadzētu ņemt šo citu kaimiņu valstu pieredzi, ja, un iestrādāt iekšā vai tās ir ekoshēmas vai kādas citas lietas, jā, bet tomēr, kad ir kaut kāds neliels atbalsts par to, ka lauksaimnieks izmanto šo certificēto sēklas materiālu. Vidēji mēs esam rēķinājuši, ka tie varētu būt kaut kādi 15 eiro uz hektāru, kas sektu šīs izmaksas. Līdzīgs arī šis cipars ir kaimiņu valstī Lietuvā, ja? Bet ir jābūt šeit gribai, kad mēs to tādā veidā sakārtojam, jo vienmēr mums tas atdurās par tā, ka mums nav naudas, ka mums nepietiek šo maksājumu un ka mums jau viss ir sadalīts un pārdalīts. Bet, ja mēs caur pirmo ekoshēmu, piemēram, maksājam papildus par to, ka mēs tur ievērojam noteiktos augu aizsardzības līdzekļus, mēs tur sakārtojam savus precīzās tehnoloģijas un daudzas citas lietas, tad certificēts sēklas materiāls viennozīmīgi ir arī viena no precīzās lauksaimniecības un labas lauksaimniecības prakses instrumentiem, jo tie lauksaimnieki, kas sēj graudus, ko tad viņi sēja? Viņi sēja kilogramus uz hektāru, ja? Bet mēs jau lauksaimniecībā nestrādājam ar kilogramiem. Kāpēc mums mēslot augsni ar graudiem vai ar kādu citu lietu? Ja? Mums ir jāsēja dīkstošas sēklas uz kvadrātmetru, un to mēs varam izdarīt tikai un vienīgi, ja mēs zinām šo sēklas kvalitāti. Ja? Un ir tāds stereotips, ziemā ja mums vajag 250 kilogramus. Ja? Tas arī nav pareizi, jo šobrīd jau jaunās šķirnes, piemēram, ir tādas, kur ja kādreiz mēs teicām, ka mums vajag kaut kādus 550, 600 dīkstošus graudus kviešiem, ja, tad šobrīd jaunās šķirnes ir tādas arī, kur mums pietiek ar 300 dīkstošām sēklām uz kvadrātmetru, jo viņas ļoti labi cero jau rudenī, viņām ir arī laba ziemcietība, un viņas izcils cero arī pavasarī, ja, un līdz ar to ar uz pusi mazāku dīkstošo sēklu daudzumu panākt to pašu efektu, ja, un arī šeit tu
samazina tās izmaksas, ja, jo tev jau nav jāpērk tie kilogrami bezmērķīgi. Tev ir jāsēj precīzi tas, kas ir, un šī ir tā precīzā lauksaimniecība. Ja. Un tās ir tās lietas, kur mums vajadzētu paskatīties un kopēji arī lauksaimnieku auditorijai tomēr vienoties, ja, ka mēs vēlamies iet uz šo te ražošanu, uz izaugsmi, un beigās tas ir tikai katra paša ieguvuma atslēga. Ja? Nu, nekas cits tas nav. Bet es domāju, tev ir pilnīgi taisnība, jo vienīgā iespēja mums ir tas iet uz attīstību, uz ražošanas efektivizāciju. Ja? Un vienam tā efektivizācija būs izmaksu pārskats, citam tā efektivizācija būs certificēta sēklas iekļaušana rotācijā. Ja? Bet tas ir viennozīmīgi, mums jākāpina atdeve no hektāra, lai mēs būtu konkurētspējīgāki ilgtermiņā. Un vēl kāda problēma, pa šiem gadiem esmu sapratusi, ja, kad, diemžēl, ministrijā mums sēž cilvēki, kuri ir ļoti tālu no reālās lauksaimniecības. Ja. Un daudzos gadījumos arī šīs te visas direktīvas, kas vada šo kopējo lauksaimniecības politiku Eiropā, pat arī valodas barjeras dēļ viņas iztulko nepareizi. Ja. Un vēl viena lieta, kas ir, kad ir šīs kopējās Eiropas vadlīnijas, bet arī šajās vadlīnijās ir skaidri un gaiši teikts, ka katra valsts nosaka to, kas viņam ir nacionāli un teritoriāli un daudzos citādās jomās būtiski un svarīgi. Ja. Tas, ka mēs tagad te sakam, mums tur ar tiem mežiem un vēl nezinu, kas, pagaidiet, padomājiet racionāli. Ja. Cik daudz mežu ir Spānijā, cik daudz mežu ir Itālijā? Mēs esam visi vienā Eiropas Savienībā. Un cik daudz mežu mums ir Latvijā? Cik daudz dabas aizliegumu jau mums ir šobrīd Latvijā? Un mēs tagad vēl veidosim dabas aizliegumus tikai tāpēc, lai izpalikt tiktu Eiropā. Mums ir jābūt vienkārši savam mugurkaulam, kas spēj tā tad aizstāvēt šo mūsu nacionālo interesi. Ja mēs kaut kur esam to kaut kādā brīdī pazaudējuši, mēs gribam būt ļoti, ļoti tādi paklausīgi burta kalpi. Diemžēl nav arī nekāds noslēpums, ka Latvija parasti ir viena no pirmajām, kas jau šīs te regulas interpretē savā valstī, ja? Bet tas nav nepieciešams. Mums ir jāaizstāv sava ražošana, un tikai ar savu ražošanu un spēcīgu ekonomiku mēs būsim interesanti arī tai Eiropai, ja? Un tā arī mēs varēsim aizsargāt paši sevi. Ar ko tu to izskaidro? Jo runājot par lauks zemkopības ministriju, tos ierēģņus, kurus man ir iespēja pazīt, ļoti gudri profesionāli tiešām cienījami, bet tas viedoklis un viņš ir arī nozarē, ka ierēdniecība neizprot realitāti. Tu esi ilgāk šajā nozarē. Ar ko tu to skaidro? Ja mēs runājam ar cilvēku, ir tiešām profesionāli. Ir. Varbūt man ir palaimējies, bet kā tu to skaidro? Teikšu tā, ka man liekas, ka sen nav notikusi paudžu maiņa. Jo man ir daži attiecīgi departamentu cilvēki, kurus laikam tanīs kabinetos es esmu satikusi jau vismaz 25 gadus. Un šo 25 gadu laikā mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā. Mums ir mainījušies dažādi nosacījumi. Mums ir jāiet laikam līdzi, un mums, kā mazai valstī, ir jābūt daudz spēcīgākiem nekā, iespējams, vecākajām Eiropas valstīm, kas jau tur sen Savienībā ir. Bet, ja mēs paskatāmies kaut vai uz laikapstākļiem vai veģetācijas periodu, mums atšķirības starp Kurzemi un Latgali ir vismaz 2 nedēļas. Ja? Jā. Un tā jau ir tā lieta, ja, kas pietrūkstās tur tiem, kas raksta šos dokumentus, ka viņi neizprot šo pamatlietu. Ja. Viņiem ir vadlīnijas, mums viņas tagad ir nepieciešams interpretēt. Kaut vai šobrīd vēl aktuālais 25. gada ārkārtas atbalsts. Ja. Arī tur sakārtoja visu tā, kā kāds teica, nevis tā, kā tam vajadzētu būt. Un tad vēl sanāksmēs tiek skandināts, ja mēs prasām Eiropas komisijai skaidrojums. Izlasot dokumentu oriģinālu valodā, nav nepieciešams skaidrojums. Viss ir ļoti skaidri un gaiši uzrakstīts, jo dokuments ir uzrakstīts ne jau tikai priekš Latvijas. Dokuments uzrakstīts ir priekš Ungārijas, priekš Polijas, priekš visām Eiropas valstīm, kurām tiek piešķirts šis ārkārtas atbalsts.
bet Latvijai ir vajadzīgi skaidrojumi. Un tātad tas nozīmē, ka mums pietrūks šo zināšanu. Es domāju, ka šai ierēdniecībai visu cieņu, bet viņiem vajadzētu būt ar daudz plašāku redzesloku un ar daudz plašāku saprašanu. Gadu desmitiem mēs nevēlamies risināt lietas, kuras ir tikai un vienīgi šeit uz vietas un kuras ir pamatā jāatrisina. Mēs esam pārāk maza valsts. Un mēs šobrīd tādas pīles šajā dīķī plēšamies. Ja mēs apvienotu savus spēkus, mums būtu daudz lielākas izaugsmes iespējas šajā jomā, un mēs ļoti straujos tempos apsteigtu savus kaimiņus. Un vēl viena lieta, ja mēs paskatītos kaut vai zinātnes. Protams, mēs nevaram attīstīt arī savu lauksaimniecību bez zinātnes, bez zināšanām. Ja? Bet mums jau nav jāizdomā nekas no jauna. Ja? Mums ir jāpaskatās, ko dara apkārtējie. Jāizvelk šī esence un jāliek iekšā savos reālajos apstākļos. Bet, diemžēl, pat valsts pētījuma programma, kas bija, faktiski ir ar nulles vērtību. Arī jaunā, kas tagad top, ir arī ar minimālu. Katra kompānija, jums ir savs kompetenci centrs, jā? Arī citi selekcionāri bauda savas šķirnes. Bet, lai cik skumīgi nebūtu, tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, bija šis jautājums, kas notiks ar šķirnēm, kas notiks ar augu aizsardzības līdzekļiem un kas notiks ar minerālmēsliem. Un tad pašā skābarības tornī viens no valsts sekretāriem pateica, šķirnes ir privāts bizness, tas ir privāts bizness un tas ir arī privāts bizness un mēs viņus neaiztiekam. Un tas ir tas brīdis, kad vajadzēja to sakārtot. Un te mēs visus šos gadus esam, ka mēs plēšamies par šiem jautājumiem, mēs cenšamies viņu aktualizēt, bet kāds, kas neapzinājās šo lietas būtību, kaut vai kas ir svarīgs mūsu nacionālajai selekcijai, kas ir faktiski mūsu nacionālā arī drošība. Ja? Jo, ja visi striķi trūkst, tad mums ir jāizmanto tas, kas mums ir šeit uz vietas, jo no ārienes mēs neko nesaņemsim. Ja? Kādu brīdi jau mēs dzīvosim. Ja, bet nav tātad šī spēja ilgtermiņā domāt, ilgtermiņā plānot un līdz ar to arī droši vien vēlmes vai mācīties, vai es uzskatu, ka katru dienu mēs kaut ko iegūstam un, piemēram, manuprāt, taču nav kauns nezināt. Protams. Tas ir interesanti nezināt. Tas ir interesanti nezināt, jo protams. tu vari pazvanīt Zandai vai kādam citam, savam kolēģim, pajautāt, kā tev tur liekas, kā tur vajadzētu tā pareizāk rīkoties. Ja? Un kopīgi tu nonāc pie daudz pareizāka viedokļa un pie pozitīva iznākuma. Bet ir tā daļa, kura to nesaprot un negrib pat saprast, un tu esi stāstījis un mums, kā uzņēmumā ir, mēs sakām par to, ka mums nav dumju jautājumu. Un faktiski kultūra, ka tu vari uzdot jebkādu jautājumu, viņa ir ļoti svarīga. Tāpēc, kad tajā brīdī tev ir jāspēj uz to jautājumu atbildēt. Ja? Un tas ir būtiskākais. Uzdot jautājumu, saņemt loģisku atbildi, lai veidojās diskusija. Un arī šodien liels paldies, ka tu atnāci pie mums uz šo sarunu, ja, un par tavu tiešām atklātumu. Un es ar Zandu mēs par šo runājam uzņēmumu iekšienē, bet tad, kad tu runā par to uzņēmumu iekšienē, tas ir viens stāsts. Bet tad, kad mēs par to sākam runāt atklātāk un patīkam dzirdēt, ka ka mūsu viedoklis saskan, ka mēs varam šīs tēmas pārunāt. Un te jau iet runa nevis par to, ka kāds dara kaut ko pareizi, nepareizi. Te jau iet runa par to, kā mēs varam no šī 1 hektāra gūt maksimālo labumu, kā mēs varam celt Latvijas lauksaimniecības izlaidi. Ja? Par to jau ir tā saruna. Tā kā liels tev, Anda, paldies par šo sarunu. Un es domāju, ka mums būs arī turpinājums. Labi. Ja? Bija prieks būt ar jums kopā. Un es domāju, ka tā varbūt tās ir tā mūsu atšķirība dotajā brīdī arī sēklaudzētāju asociācijā, ka mēs tomēr cenšamies pārunāt šīs lietas un aicinām arī visus citus selekcionārus un arī sēklaudzētājus būt primāri godīgiem. Likt tās kārtas uz galda, jo tikai ar izliktām kārtīm mēs varam iet tālāk uz priekšu un veidot šo te pievienoto vērtību arī
šķirnei un certificētam sēklas materiālam. Tā kā paldies jums par šo te jautājumu aktualizēšanu.